Nu labi, sveiki! Tie, kas nezina, mani sauc Zane. Man patīk daba, atpūta pie dabas. Viss, kas saistīts ārā, nesēdēt mājās, kustība. Tā kā es izdomāju paņemt jūs līdzi savā braucienā pa Kurzemes piekrasti un pāris atpūtas vietām, tā kā kempinga vietas. Šodien ir pirmdiena, es domāju braucienā uz nedēļu. Cerams, ka sanāks viss. Cerams, ka laikapstākļi būs labi. Viena lieta, kas ir man paredzēta pa nedēļu, ir darbs. Bet cerams, ka Wi-Fi visur būs labi pieejams un es varēšu strādāt attālināti. Bet ja nē, tad jau skatīsies, kā būs un domās. Es domāju, jūs paņemt līdzi, tāpēc, kāpēc nepamēģināt dzīvot kaut ko jaunu. Jā, paredzēts vienkārši ir atpūta, būt pie dabas, taisīt kafiju pie mašīnas, gulēt mašīnā, jo telti es katru nakti netaisos celt, tas aizņem gan laiku, gan arī vietu mašīnā lieku. Es savu mašīnu saucu par Hotel Plaza, tā kā tā būs arī mana plaza. Ir paredzēts piestāt. Kodīgi sakot, nav nekas super ieplānots, es braukšu with the flow. Domājams, palikšu iespējams varbūt Anguras kaut kādā kaktiņā, tad es gribētu uz Melnsilu, varbūt Kolku, Ventspilī, Jurgāni. Un jā, gribētos nobeigt braucienu pie Ābavas rumbas, jo tur ir ļoti skaists kempings, gan arī rumba, gan daba un kluss un mierīgi. Un kafijas automāts arī ir. Kaut gan tas nav svarīgākais. Bet šogad tas būs solo brauciens, un es ļoti to gribēju un jau plānoju jau ilgu laiku. Tā kā jā, es ceru, ka viss izdosies, jāiedzer kafija, jābezdzer kafija, jāsģērbjās, jāskrāmē mašīna, ceru, ka neko nebūšu aizmirsusi, un tad jau jādodas ceļā. Līdz vēlākam. Jā, šodien bija paredzēts izbraukt no rīta, bet es vakar ļoti vēl atgriezos no 2 dienu klostošanas brauciena pa Gauju, un šorīt man bija zobērs, un es sapratu, ka man nav spēku uzreiz lekt mašīnā un skriet tālāk, tāpēc es savu darbu dienu nostrādāju mājās, bet tagad 7:00 vakarā, un es esmu ceļā. Vienīgā pietura, kas ir jāuztais, būs depo, jo jānopērk gāzes baloniņš. Sazvanīju vienu kempinga vietu aiz Pliensiema, neatceros, kā to ciemiņu sauc, un viņiem ir atļautā kempošana ar mašīnu vai telti 15 eiro. Tā kā tur arī šovakar palikšu un noteikti parādīšu, kad ieradīšos. Labrīt, esmu pamodusies. Domāju, es bišķiņ klusīt viņai parunāšu, tāpēc, ka cilvēki teltīs guļ. Vēsāks rīts, bet sūdzēties nevar, jo ir ļoti skaists skats. Aiziesim līdz mašīnai kopā līdz mašīnai no labierīcībām. Ir šobrīd pulkstens 6:36 no rīta. Sanāca pamosties ļoti agri, jo šis skats ir fantastisks. Un tas ir skaisti. Tauta ir arī pa mēnestiņš augšā. Redzēs, ko šodien nesīs. Es zinu, ka man būs jāpastrādā.
šodien, bet es domāju to darīt no šejienes, jo te izrādās ir laba zona. Nu, tagad es varu parādīt jums savu setupu. Šādi lūk izskatās solo camping mašīna. Sanāca apstāties starp divām mašīnām, jo tomēr gribējās redzēt šo skatu. Iznāca mazā pastaigā pirms darba. Vispār super. Pēc stundas jau jāsāk darbs, tāpēc vajag kustēties, pakustēties, izkustināt locītavas, kā saka. Vispār nevar sūdzēties. Tāds skaistums, miers, silti, neviena mākonīša, tikai jūriņa, mežs. Nu, vēl pāris cilvēki tur, bet tas jau tā tikai plusiņā. Vispār plāna nekāda nav. Baudi. Tā, darba diena ir noslēgusies. Beidzot, pulkstens ir 6:30. Un es domāju, ka nedaudz jāpiekauta mašīna, jo šodien pavadīts laules laiks ir iekšā. Bet tā, ka ārā ir diezgan augsts vējiens. No rīta bija ļoti silti, bet tagad tāds vējš uznāca, kā jau redzat, Viļņos. Jā, nedaudz piekautošu mašīnu, un tad izdomāšu, vai došos tālāk, vai arī palikšu spēt vēl vienu nakti. Tad vispirms atbrauks draudzene. Es domāju, pat īstenībā šeit varētu palikt. Uzkurot ugunskura, iedzert kādu tās tējas un paklačoties pa dzīvi. Tikai tā. Laiks ir 9 un 10 minūtes. Es redzu, ka kaut kāda saulīte sāk parādīties tur ārā, bet īstenībā šorīt ir diezgan drēgans laiks kopumā. Jā, kā solo 29 grādus, bet tad jau redzēs, kā būs. Vakarā nesanāca daudz nofilmēt, vairs parādīt, tas palika tepatās, un pie manis atbrauc draudzene, kā jau minēju, tā kā mēs vienkārši sēdējām, tarkšķējām un baudījām vakaru. Šodien sola ļoti siltu, tā kā es ļoti ceru, ka es varēšu arī kaut kur pastaigāt, smuki iziet. Šodien man jāstrādā, rīt man jāstrādā. Tā kā gribēšu izkustināt kājas noteikti. Un tad jau turpināšu ceļu uz Melnsilu, kur šovakar plānoju palikt. Tur ļoti foršs kempings, tur ir pieejams dušas un arī ēdienas silts. Tā kā, jā, tiekamies vēlāk.
Piestāju pie Mērsraga bākas. Tur apskatījos nedaudz. Paskatījos. Un jā, es domāju tagad varbūt nopirktu kafiju, jo man arī bija sabojājies piens. Un tad doties tālāk. Iespējams jābrauc ar kādā autoservisā, jo man sāka čīkstēt bremze. Man tā liekas, ka tā ir bremze. Tā kā man ceļā jābūt vēl ir apmēram 4-5 dienas. Es gribētu vienkārši pārliecināties to, ka viss ir kārtībā. Vai no tā, ka man tā arī kaut kur aizlido. Un es palieku ceļa malā. Ļoti skaisti ir. Ūdens arī izskatās ļoti labs. Cilvēki iet ūdenī, bet es domāju, es iešu Mānsalā. Un tāpat tās arī būs duša, kuras varēšu nomazgāties un iekārtoties uz vakaru. Tā, kas tikko piestāja Rojā autoservisā katram gadījumam, vienkārši, lai čaļi nosaka, kas man tur varēja būt pa skaņu, bet viss ir kārtībā. Un visticamākais kāds akmentiņš man ir ticis starp bremžu disku un kaut kādu tur bremzi kaut ko. Es neuzliku navigāciju. Jāpiestāja kaut kur jāuzliek navigāciju, jo es te nezinu. Tur ķieģās, tad jau sanāk pa labi jābrauc. Tā, kas viss bija pareizi uzlikts, uzliku navigāciju. Ar mašīnu viss ir kārtībā. Sanāk tā kā braukt pa zemes ceļiem un visādi akmentiņi var tikt riepās un bremzēs. Tad, diemžēl, tā arī šoreiz situācija bija. Viss kārtībā, nekas vairs nečīkst un varam braukt tālāk. Es tagad esmu Mānsalā. Kempingā ārpēc kāda saule. Te ir skaisti. Te arī ir visādas vistiņas un visādi citi dzīvnieciņi, kurus parādīšu vēlāk. 3 eiro maksā silta duša. Tā kā jāiet un jānomazgājās. Un tad jau būšu kāds veiks cilvēks. Šobrīd esmu šeit. Melnsīdis. Pasūtīju ēdienu tikko. Ļoti garšīgi izklausījās kartupeļu plācenīši ar masalītu lasi. Tad jau redzēs, kāda tā porcija būs. Esmu ļoti izsaukus pēc kaut kā silta un garšīgi, kā jau varētu pati gatavot, bet šodien vēl negribās. Un varbūt kādu citu dienu, kad būšu kāda sēnes lasījus mežā, tad uzcepšu sēnītes. Tā kā jā, bet terasīte ir skaista un pasties kāds skats. Tikko bija nopelnēties jūrā, ārpēc tik silts ūdens. Ai, kā piens. Protams, vējš ir diezgan liels, tāpēc arī neliekas, ka varētu būt sūdas ūdens, bet ļoti, ļoti labs. Šī grāmata ir nereāli laba. Kaut gan jau es esmu, tik tā līdz beigām. Un jau es sāku saprast, kas tur notiek tajā grāmatā un kāds pavērsiens tur beigās būs. Bet man patīk šī rakstniece Frīda Makfādene ir tā, kas rakstīja Mājkalpotāju. Ļoti laba grāmata. Man arī šāda grāmata ir, kuras šobrīd lasu, Sievišķais narcisms. Un ir ļoti, ļoti interesanta. Iesaku. Pavērsties acis daudzām lietām. Vai tu esi narciss vai ne, bet ļoti labi. Un tad man ir vēl viena grāmata līdzi. Tūlīt parādīšu. Tad man vēl ir Melodija Bītija Pārtraukt līdzatkarību. Tas ir, man liekas, šī grāmata ir ļoti noderīga mums ūdensvīriem, jo mums ir tāda lieta, ka mēs gribam glābt visu pasauli un palīdzēt cilvēkiem. Kaut gan
laikam tas mums jāpalaiž vaļā. Tā kā šīs man ir 3 lasāmvielas. Bitne. Grāmatas, kas man ir līdz uz šo ceļojumu braucienu. Lai redzēs, cik tālu tikšu ar visām, bet kurā gadījumā lasīt ir vienmēr ļoti labi. Labrīt, pulkstens ir 8 no rīta. Šorīt jau paspēts izdarīt diezgan vairāk nekā parasti. Baigi saule iespēdēja mašīnā, tāpēc arī nesanāca pagulēt ilgāk, bet tas nekas. Pavingroju un tagad arī izpeldējos jūrā. Ļoti labs ūdens. Mēs var pateikt, ka kad ūdenī sāk parādīties mūsu mīļie draugi, mazās medūziņas. Nepatīk man. Kā šitās nekožot vai nedziļot, bet man vienkārši nepatīk. Atbraucu izkustināt kājas nedaudz. Pastaigāt. Pa ceļam uz Kolku ir maz ezeriņš ceļa labajā pusē ar smukām laipiņām ar tiltiņu. Es te jau biju pagājušo gadu. Te pagājušajā gadu bija makšķernieki. Tikko satiku vienu vīrieti, kurš no busiņa strādā, arī attālināti, bet bauda lietas. Jā. Es paskatījos kartē tikko un var apstiprināt, ka šo vietu sauc par Zēņu dīķi. Izskatās ļoti, ļoti netīrs ūdens, duķens. Te ir ļoti mierīgi un skaisti un nav cilvēku. Pēc tā, ka tur bija viens vīrietis. Mans mīļākais ūdens. Ūdens. Tātad ir jau 4. vakars. Mans pēdējais vakars šeit Melnsalī. Tikko nogāju 7000 soļus, ejot gar jūru un apakaļ lasot grāmatu. Un tikko arī izgāju pa augšu mazu gabaliņu, bet tur ļoti, ļoti kožodi, tā kā es tur ilgi neuzkavējos. Jā, biju uz Koksragu pa dienas vidu pārbaudīt, kas tur īsti notiek ar to palikšanu. Un, protams, pastaigā apkārt.
Bet es sapratu to, ka tur ir pārāk pliks tas lauks, kurā palikt. Tāpēc es domāju, es došos tālāk jau pa jūras krastu. Tikko bija paskriet. Karsta ļoti. Pusē. Noskrēju mazu skrējienu, tikai 2,5 kilometrus. Tā kā jā, labrīt, piekdienas rīts. Kaut kas jāizdomā, kur es braucu, ko šodien daru. Un jā, mazgājos jāstais kafiju, un tad sapratīšu, kur man ir smadzenes. Šodienas setups, vakardienas pārpalikušie kartupeļi ar žāvātu desiņu, draudzenes mājas tomātiem un kafiju. Es domāju, ka es palikšu pa dienu šeit, tāpēc, ka es nezinu, kā tālāk būs ar zonu, un man šodien jāstrādā. Es sēdēju un lasīju vakarā grāmatu, un gar manu mašīnu nogāja mans bijušais studiju biedrs. Viņš ar savu sievu un mazām meitām arī atbraukuši bija uz vienu nakti. Un braucot prom, viņš pateica, ka te netālu, 25 minūšu attālu braucienā ir košraks. Man likās, to sauc par košragu. Bet košraks, un tur esot vēl saglabājusies lībiešu arhitektūra daudzās ēkās. Irbenē ir arī Spogpilsēta, kur neviens nedzīvo, gan arī Irbenes radioteleskops, ko būtu ļoti interesanti redzēt, manuprāt. Un tad, tas jau būs vakarā, un tad rītdien jau ir sestdiena, un es ļoti vēlētos sēnes atrast. Man kartē ir saglabāta vieta, neteikšu īsti, kur tas ir, jo neviens savas sēņu vietas neatklāja, bet turpat tās, jau tas vairs nebūs pie jūras, bet jau uz Ugāles pusi. Tur pagājuši gadu, acīm redzot, laikam esmu lasījusi sēnes, ja man tā vieta ir saglabāta telefonā. Es domāju, tur varētu pamēģināt kaut ko atrast. Te ir ļoti daudz mednieku torņi, kā arī vietām ir izlikts, pat liekas, tas tā kā zvēru barotavas, tā kā tādas būdiņas, kurās iekšā sienas sakrauts, kas ir ļoti interesants, ko, man liekas, tādās redzējis pirms tam dzīvē. Un es dzirdu, ka man laikam tā riepa iečīkstās, ir nedaudz bail, bet cerēsim, ka viss labi. Nē, es domāju, ka līdz galam jau tikšu, līdz mājām. Bet iespējams, jo Rīgā pēc tam čīkstēs, tad būs jābrauc uz servisu. Tālūk. Šī diena kopumā, domāju, aizbraukšu uz Pācēju, uz dzīvesveikalu, man ļoti patīk rokdarbi. Aizbraucu, pa ceļam nomazgāju mašīnu, Dundagā, apskatīju pili. Tad man Googles aizveda pa tādiem Graņģirovku ceļiem, kā man mašīna tagad ir visai netīra. Es kaut gan salveti noslaucīju ap bagažnieka jumtu, lai vismaz varētu viņu atvērt un nav tā, ka smilts mutēliem. Redzēju satelītu radiotorni Irbenē, kurš arī bija ciet, bet sanāca apstāties blakus. Tā kā no ārpuses redzēt. Es ļoti labprāt gribētu iziet to
Viņiem ir ekskursijas tur pieejams, un tur ir pa bunkaru var izstaigāt. Man liekas, tas ļoti interesanti. Es redzēju Ghost Townu braucot laukā no Irbenes. Jā, tad griezos uz Ventspils pusi. Īsti nezinādam, kurus apstāšos. Bet tā kā man bija jāstrādā, es vienkārši nobraucu ceļu malā un paskatījos zīme uz kādiem kempingiem. Liepena, Ņēņa, te viss kopā. Gribētos... Kas tā pa skoņu? Gribētos palikt kaut kādā remote vietā, bet šodien, man liekas, es izdzīvoju, protams, bet es nebūtu 100% inet, tāpēc, kad ārā ir ļoti apmācies. Un tas drūmums uzreiz tā, tev vismaz ir iespēja, nezinu, nomazgāties. Kas arī labi. Rīt no rīta es domāju braukt sēnēs, agri projām no šajienes. Viņam vienos darbs, es kādos pus 9 izbrauktu. Es domāju, ka no 10 līdz 1 varbūt 3 stundīņas. Pašaņa būtu ļoti forši. Cerēsim, ka laiks būs labs. Un par to, ko es palikšu rītdien, es vēl nezinu. Es arī varētu braukt mājās. Bet vai es to līdz tās ir dziļumiem vēlos? Es arī varētu braukt uz Liepāju. Kāpēc ne? Sestdien kā nekā. Nezinu, kas labs Liepājā. Šis ir tas, kas iekrits un rada skaņu. Kā jā. Ceru, ka jūs līdz šeit esat noskatījušies, neesat aizmiguši. Paldies, ka veltat savu laiku šim. Īsti nezinu, kas tāds ir, vienkārši stāst par savu ceļojumu un ņem jūs līdzi. Jā. Nu, jau tā. Pastīšu laiku ar kaut ko krustarmīgs paminēšu. Un tad jau redzēs, kur vakar sēdēs. Čau! Šodien būs aizpampums. Vismaz kādu laiciņu. Jo es īsti neatstāju baigi vaļā logu pa nakti. Tāpēc šitā. Skaisti. Tikko izbraucu no kempinga, vai kaut ko nošmulēsies ūdens. Jā, ir pulkstens, vēl nav 9 no rīta, kas ir labi. Es domāju, stundas laikā aizbraukt līdz vietai, kur es domāju sēņot, jāpaskatās, ko es tur kartē īsti biju saglabājusi. Jā, man ļoti likās vakar foršai te būtu iet ļoti siltā dušā pirms iet gulēt, bet šorīt no rīta es pamodos un paskatījos pulksteni, mans pulkstenis bija viss oranžs, netīrs no tiem ūdens metāliem, laikam senāk. Es parādīšu tūlīt tās ielikšu mazu video. Jā, šis ir kaut kā laikapstākļi nebija labi, dundur kaut ko lidinājās. Es var nakt arī turēju ļoti maz šķirp, tikai mašīnai logiem vaļā, jo negribēju, lai es salido visādi knišļi iekšā. Tāpēc arī šorīt pamodos nāc piepampusi. Labi, ka man pašai savs ūdens līdzi, tad es vismaz zinu, ka es varēju zobus iztīrīt un nomazgāt sēju ar savu ūdeni. Kartē saglabāta bija sēņa vieta, bet es aizbraucu un pilnīgi tur kaut kāda sēkas ir. Es nesaprotu, kāpēc man ir saglabāta tā vieta kā sēņa vieta. Stārīs to kafiju šodien neesmu iedzērusi, tāpēc gribētos uzvarīt. Tadā! Es dzirdu, ka sāk līt lietus. Un tā kā arī es esmu pilnīgi viena pati, es bēgojos džungļos negribēšu iet. Tā ir ļoti skaisti. Bet tas, ka visu laiku dādina pērkons, ir bišķiņ.
Un tā kā te ir tik kluss, ka katru skaņu var dzirdēt, tas pērkons liekas vēl skaļāks. Oi, jā, sāka līt lietus. Ai, prieks un laime, kur tu rodies. Man tāda liela nojauta, ka es īsti neteikšu, kur es atrodos. Jo vairāk cilvēki zinās par šo vietu, jo vairāk cilvēki te brauks. Ja paprasīsi, varbūt būšu jauka un padalīšos. Tāds skaistums un miers. Vispār sajūtu, ka es būtu kaut kādā Aļaskā. Godīgi sakot, neesmu tur bijusi, bet cik pēc filmām spriežot, cik ir redzēts. Kad lumberjack tu varētu staigāt apkārt un braukt ar pick-up trakiem. Kur viens mahoviks ir. Apskatīsim šo mahoviku. Cik viņš labs ir. Vai cik slikts. Nu, ir tārpi. Jā. Ir. Šitāds vienkārši. Reku vēl mahovika. Wow. Būtu labi, ja vismaz varbūt kādu varētu sacept. Nē, šis vēl trakāks. Reku baby mahoviks, bet nu te jau viss auf Wiedersehen. Te lūk ir cepurīte viena. Paskatīsimies. Īstumā diezgan ok. Nu labi, paņemsim. Ja, kur vēl ir? Vēl. Bet labi. Es nezinu. Šis ir izskatās vecāks. Kaut gan. Paņemsim. Un kas te darās? Ar šo pavisam maziņo. Cik skaista. Arī tīra. Labi, paņemsim. Esmu tikai 20 minūtes, 25 pastaigā. Nonāc līdz šādai vietai. Te tas ezers arī laikam aiziet tālāk kaut kādā mazā kanāliņā vai upītē. Nedaudz nopakaļ to pagājušniekus. No tās mašīnas visu laiku kaut kāda putekli. Un, kad atver bagažnieku, tīpaši, kurš skulējas, nu tad vējš sapūš visāds koka. Koka atliekas. Un tad nav baigi forši. Tāks. Gribās varbūt pat nopeldēties. Vai arī nu vismaz ielīst ūdenī tad. Superīgs ūdens. Oh. Paskāsim te, un pēc tam noskūsim tīru ūdeni. Kamēr man iekurinās uguns, kā teikt, šeit man ir sagatavots. Vakariņās man būs tikko salīdzinās gailens ar pāris pērslapu cepurītēm, bija tādas maziņas kopā ar žāvētu desiņu piegriezīšu klāt. Tēva drauga ražotās garšvielas, vasaras pieskāriens, man liekas, tur pētersīlis. Jā, pētersīlis, baziliks, oregano, dīles, selerijas. Pupiņas. Tomātiņi un sāls uz iespēdīšanu būs tikai tāds saltājums.
nogaršosim, kas man te sanācis ir. Principā, es nebiju plānojis palikt šajā vietā. Es vienkārši braucu garām, meklēt cēnes. Un es ieraudzīju šo super spotu. Un tad es domāju palikt. Tā arī laba zona, tā kā es varēju strādāt. Un sapratu, ka jāiet cēnēs, sameklēt cēnes. Un tad atcerējos, ka man ir pupiņas mašīnā. Bišķi šāvātā desiņa. Nu, jūs redzēt video. Jāpagājušo, kas man te īsti sanācis ir. Kas saka kišmiši. Ja godīgi, esmu pārsteigta. Wow, šitais būs arī jātais mājās. Ļoti, ļoti garšīgs. Labrīt, svētdienā. Pēdējā diena. Es nespēju nocēt. Es nedēļu nodzīvoju mašīnā. Amazing. Un tur tālāk viena mašīna arī vakarā vēlu atbrauca. Tāpēc es tā, kad pastaigāju, es mēģināju aiziet iepazīties. Nu tā. Jo es domāju, ja es nezinātu, kas man blakus, man būtu daudz bailīgāk. Svētdiena. Wow. Tas ir tā kā bērnībā, kad es atceros, ka laiks nometnēs paskrēja tik ātri un vienmēr pienāca tas moments, kad visi raud stāsta, ka negrib braukt projām. Es domāju, ka man ir labi, es varētu palikt vēl, bet es īsti nevēlos šobrīd. Varbūt atbraukšu pēc kāda maz laiciņa kā pie dabas. Ar grāmatām tiku tā. Vienu es pabeidzu, otru esmu trešdaļa un trešo nepieskāros. Kaut kā, nezinu, bija viss kaut kas, ko darīt. Es tev vēl uzreiz pādetēju šo video. Mēģināju izgriezt pēc iespējas visu lieko laukā, lai jums 2 stundas nebūtu jāskatās. Kafija izvairīta, mašīna sakrauta, esmu nopaldējusies, macis izmazgājusi. Man vienos darbs pēc 3 stundām. Tātad, es domāju, ka būtu labs plāns atkal piestāt kaut kur pasaņot, jo es tomēr ļoti gribu sēnes mājās sataisīt. Nu tā, šīs ir stāsta nobeigums, nedaudz citādāks nekā plānots. Jo es biju arī domājusi piestāt tagad sēnēs, apkārtceļā uz mājām, bet man mašīnai sanāca tā, ka viņai nosēdās akumulators. Bija tā, ka es iesēdos mašīnā un mēģināju viņu pielaist, bet viņa pilnībā bija noslāpusi. Tad es aizgāju līdz tuvākajiem cilvēkiem, kas tur arī apkārtnē palika, un paldies Dievam, viņiem bija krokodili, tā kā es varēju uzlādēt akumulātoru, lai pielaist mašīnu. Šis ir mans pirmais vlogs vispār, tā kā gan jau kaut kā būs sanācis. Šobrīd braucu Grabavas rumbu un žēl, ka nesanāca arī te palikt. Bet nekas, vienmēr būs nākamā reize. Daudzas lietas, kas tika ieplānotas šajā ceļojumā, nesanāca, bet daudzas arī, kas nebija ieplānotas, sanāca. Tā kā es domāju, ka kopumā viss ir ļoti labi izdevies. Bet jā, šis brauciens man lika daudz ko saprast par sevi. Tāds pārdomu brauciens pa lielam, jo tomēr esot vienai pašai, nav jau īsti tā, ka ir baigi ar ko parunāt. Protams, bija pāris cilvēki, kuriem sanāca parunāt, un forši, bet klusumu es arī diezgan novērtēju. Gan spēju palasīt grāmatas, gan arī vienkārši pastaigāties, un telefonā es iegāju tikai tik, cik ieliku kādu storiju. Vai arī sazināties ar ģimeni. Īsti viņā nesēdēju. Baigi. Esmu priecīga par šo braucienu, esmu priecīga, ka to esmu izdarījusi. Tikus līdz svētdienai, bez tādas vispār domas, kā braukt mājās ātrāk, ielaišanu savā galvā. Laiks ir superīgs, viss ir izbaudīts. Nopeldējusies esmu, pasauļojusies esmu, palasījusi esmu, pastrādājusi esmu. Daudz padomājusi esmu, daudz ko sapratusi esmu. Un
tikai uz priekšu un uz augšu.